paņemsim Olainas novadu un paskatīsimies uz to sarakstu. Te ir tikai 5 saraksti. Nu, tad dodamies uz kaut kādu pavisam nejauši izvēlētu Latviju pirmajā vietā. Te mēs redzēsim konkrētus kandidātus, viņu kārtas numuru, dzimšanas gadu, darba vietu un nodarbošanos. Tad izvēlamies kādu pavisam nejaušu kandidātu, piemēram, numur 12, kuram nepatīk numur 12. Te ir tāds Jānis Sarva, un nodarbošanās viņam ir darba meklētājs. Profesionāls darba meklētājs. Citās partijās ir kandidāti, kas ir bezdarbnieki, saprotams, jā. Bet šis kandidāts ir konkrēti darba meklētājs. Viņš nesēž vienkārši bez darba, viņš meklē to. Vai viņam sanāk, bet viņš meklē. Aizējot uz konkrēto cilvēku, šajā gadījumā Jānis Sarva, neko daudz mēs te neredzēsim, nav pat bildīti, lai apskatītos, vai viņš ir smukiņš vai nav, kāda jēga. Tāpēc mēs varam vienkārši nokopēt viņa vārdu uzvārdu, aiziet uz mūsu mīļo bing.com meklētāju, jo citu meklētāju neeksistē. Tad mēs tur ierakstīsim Jānis Sarva un pameklēsim, kas mums labs strāpās. Degpunkts. Interesanti. Olainas novada deputāts Sarva pieķerts braucot reibumā. Tiesā viņš atzīst, ka bija pie stūris. Labi, kas bija, tas bija. Mēs jau skatāmies Latviju pirmajā vietā, kur, protams, ir izvēlēti kandidāti, kuriem Latvija ir pēdējā vieta un viņu pašu privātās vajadzības ir numur 1.